mans vārds ir Olga, un šodien tas vārds jau ir izskanējis, un jā, es zinu, kāpēc man tāds vārds ir ielikts, jo šis ir manas vecmāmiņas vārds. Tā ir tēva māte, kura ir mirusi diezgan agri, pirms mani vecāki vēl satikušies un iepazinušies. Un, jā, protams, es ļoti maz vispār zinu par tēva dzimtu. Viņš ir no Moldovas un pat krievu valodu iemācījies tikai tad, kad aizgāja skolā. Un neskatoties uz to visu, šis vārds Olga man vienmēr ir paticis. Un bērnībā es daudz domāju par savu vārdu, un ziniet, kas man visvairāk patika mana vārdā? Nu, jūs zināt, kā skolā, mēs jau sakam par tām iesaukam, ja? Visi vārdi tika pārveidoti. Irka, Lenka, un tur jaunas formas tika darinātas, nežēlīgas. Olgu pārveidot bija ļoti sarežģīti un nosaukt kaut kā nievājoši vai kaut kā, bija ļoti grūti. Vienīgais, par ko es iedomājos, vairākus gadus dzīvojot Latvijā, ka man nedaudz pietrūkst, kā parasti mani sauca, jo Olga, krievu kultūra, tas tāds pilns un oficiāls vārds, kurš patiesībā reti lietots vai oficiālā formāta lietots kopā ar tēva uzvārdu. Tā kā Daida man mīl sauc, jā, Olga Ivanovna. Lai es neaizmiršu, ja? Jā, un šeit atkal ir stāsts par to, kas šodien jau izskanēja, vienu reizi braucot uz Rujenas pusi, meža ceļš, meži pa kreisi, pa labi. Es braucu, skatos, cik skaisti meži, droši vien daudz sēņu ceļš, tā bišķiņ paiet uz augšu, un pēkšņi ceļazīme, kas apzīmē upītes nosaukumu. Es redzu Oļa. Man jāapstājas. Es apstājos, es gandrīz apskāvu to stāju. Un tagad cenšos katru reizi, kad es braucu tur apstāties, jo Oļa tas ir tās, tā vārda forma, kas man reizim pietrūkst, jo tā ir tāda normāla Oļa, ja? Tagad es esmu Olga, arī uzvārds ir kļuvis tāds savādāks un kopā ar visu. Es, protams, tā bija kartē tāda, zināma identitātes krīze, un ilgus gadus saucot sevi tikai un dzirdot šo vārdu tādā formā, es esmu kļuvusi arī par citu cilvēku, kas arī apliecina, ka kā mūs sauc, tas arī veido ļoti lielā mērā mūsu identitāti, to, kā tu sevi izjūti, un ja tu nejūties varbūt labi ar to vārdu, reizēm cilvēki arī maina. Nevar sadzīvot ar vārdu vai ar uzvārdu, viņi maina tos. Es esmu labi sadzīvojusi ar pašreizējo vārdu un uzvārdu, un jā, tāds ir mans stāsts šodien. Paldies. Tu drīkst atklāt, kāds ir tavs uzvārds pirms laulības? Es domāju, ka šoreiz es paturēšu to vēl nākamai reizei un stāstu. Intriga. Jā, Jābūt noslēpumam. Jābūt noslēpumam. Lai šodien ir Olga.